Dāmas un kungi, šodien vēsturisks brīdis. Ļoti nozīmīgs vēsturisks brīdis Biķernieka trasei. Es domāju, visnozīmīgākais šajā gadsimtā un kopš trases atklāšanas, es domāju, arī nākamais svarīgākais. Tiks ieklāts segums no Elkoņa līkuma līdz startam. Un tas tiks veikts ar diezgan sarežģītu tehnoloģiju. Iesim un pastīsimies, kā tas notiks. Šobrīd ir pienācis tas galvenais kulminācijas brīdis, kad visi neredzamie darbi, tie darbi, kas ir zem zemes, ir pabeigti. Un šobrīd tiek likta tā redzamā daļa, ko mēs redzēsim turpmākos 10, 20, varbūt 30 gadus. Tad tiek asfaltēta Biķernieka trases, pareizi sakot, Biķernieka trases posms 750 metru garumā. Tātad no šīs vietas līdz izēja no Elkoņa. Ja jūs domājat par būvdarbu veicējiem, es domāju, ka viņiem ir divas lietas, kas viņus motivē. Pirmais, tātad šī unikālā asfalta ieklāšanas tehnika, jeb tehnoloģija, kad 4 ieklājēji vienlaicīgi iet, lai nerastos garanšūs, un lai asfalts būtu monolīts, un lai nerastos arī eksploatācijas laikā nekādi bojājumi vai kaut kāda asfalta drupšana. Un es domāju, ka otra lieta ir tāda, ka, šiem cilvēkiem būs, es domāju, tāds patiesas prieks apzināties un lepoties ar to, kad viņi ir asfaltējuši šo trases daļu. Arī iepriekšējie, kas ir 80. gadu sākumā šo darbu veikuši, arī ir to darījuši, teiksim, pilnīgi atbildības sajūtu no sirds, par ko liecina esošais asfalta klājums, kāds ir trasē. Šodien ir tāds mazliet sarežģītāks, tāpēc, ka šoreiz klājam ar 4 ieklājiem vienlaicīgi, kas ir mūsu uzņēmumā vēl nebijis notikums, tā kā tika pieaicināts arī Limbažceļa ieklājēji. Klājam kopā ar 4 ieklājējiem, 8 veltņiem, un cerams, ka kopējais rezultāts Biķernieka trasei būs labvēlīgs un ieklāsim super labu virskārtu trases atvēlētajā posmā. Ko dara čalis, kas ar tādu apaļu vērķi tur kaut ko čamdatu asfaltu? Tas ir mūsu jaunās iekārtas, kas pārbauda sablīvējumu asfalta betonā. Viņš praktiski ir tāda iekārta, kas uzreiz parāda, vai ir sablīvēts pietiekami vai nav sablīvēts. Tad viņš katrā vietā tā ies līdz galam, ne? Jā, katrā vietā ies līdz galam, jo tā viņš atvieglo veltņiem darbu, jo veltņi tad zina jau, kad ir pārbraucienu skaits vajadzīgais un kad nevajag tur vairāk braukt. Ja mēs runājam par sacensībām, tad noteikti, ka tas būs augusts. Ja mēs runājam par tādiem iepazīšanās braucieniem, trases testēšanu, jo trasē ir nelielas izmaiņas arī, kas saistīts ar drošību, ar kerbiem, tad šāda, teiksim, sportistu iepazīstināšana notiks ar trasi jau, es domāju, ka jūlija vidū. Vienmēr esmu teicis, ka tradīcijas tā ir laba lieta. Un Biķerniekos tradīcijas kārtīgi ieklāt asfaltu ir jau no pirmās dienas. Tātad cilvēks 60 gados ar maksimālu entuziasmu un maksimālu kvalitāti to sāk, un es domāju, ka tagadējiem būs gods to turpināt.